noteicošais noteikti ir cilvēku daudzums un tā enerģija, tā dalības, piedalīšanās enerģija. Man šķiet, ka man deju svētkos svarīgākais kā tāds tas moments ir tas, ka ir nedēļa. Nedēļas laikā es satieku tik daudz pazīstamus cilvēkus, kā nekur. Nevienā vietā es nevarētu satikt tieši no Latvijas, visas Latvijas, tik daudz, šausmīgi daudz, liela kvantitāte. Un man šķiet, ka tas ir tas pats foršākais satikt tos cilvēkus, aprunāties un tad gaidīt atkal 5 gadus, lai atkal viņus visus satiktu. Spēks un miegs, viss, kas ir varbūt iekrāts tajā laikā, pirms dziesmu svētkiem arī strādājot, darbojoties. Spēks ir daudz, miegs ir maz, bet ļoti labi strādā viens ar otru. Mana spilgtākā epizode dziesmu svētku laikā visticamāk būs iemesls, kāpēc es atnācu dejot uz Vektoru. Tas ir viens no iemesliem, bet baigi, manuprāt, rēcīgs iemesls. Bija balles beigas jau, un es ieraudzīju, kā daži Vektoru dejotāji, kurus es nesaukšu vārdā, brauc pa stadionu ar ķerru, viens otru vedot apkārt. Un mainījās, un man šķiet, ka viņiem turpat bija kaut kāda stafeta izdomāta. Likās baigi forši. Manuprāt, gan dziedātājs var dejot, gan dejotājs var dziedāt. Un tas viss īpaši svarīgi koncentrējās tajā pēdējā Mežaparka koncertā. Jo tur ir viss, tur dzied, tur dejo, un arī sadziedāšanās naktī beigās. Gan visi dzied, gan visi dejo. Un tas ir vienkārši neatņemams sastāvdaļas.